Rīta kafija LV svaigas aktuālas ziņas. Nu, sveiki, Natālija! Mēs šodien Saldu esam atbraukuši pie jums ciemos. Varat īsumā izstāstīt skatītājiem, kas tad īsti notika? Kas jūs pamudināja uz to, ka jūs savu atklātu vēstuli publicējāt, lai to izlas pēc iespējas vairāk cilvēki? Un galu beigās jūs arī pat valsts prezidentam adresējāt vēstuli. Es to uzrakstīju tikko, kad man atbrīvoja no darba. Tas bija gadu atpakaļ. Es gaidīju lidmašīnu Frankfurtas lidostā. Bija jāgaida 6 stundas. Un man bija iedvesma, un es uzrakstīju šo vēstuli, tātad 2016. gada janvārī. Un tā stāvēja manā plauktā vairāk kā gadu, jo nebija tiesas spriedumu par to. Es gaidīju tiesas spriedumu, lai nesanāk tā, ka viena direktora ļoti apvainojusies, nezinu pati, ko grib, un raksta. Kāpēc es tomēr to publicēju pēc gada? Īstenībā, lai pievērstu uzmanību pašvaldības patvaļai, kas ir Saldu. Šeit pašvaldība jūtas ļoti droši, ļoti vareni un vienmēr runā par to, ka naudu vienai skolai došu, otrai nedošu, bet īstenībā arī menedžē ļoti lielu naudu, bet īstenībā jau nav runa par to, ka kāds no pašvaldības darboņiem var tev dot vai nedot naudu. Ir runa par to, ka šī ir nodokļu maksātāja nauda. Otrkārt tāpēc, ka tiesa ir atzinusi, augstākā tiesa atstāja spēkā, ka pret mani ir vērsts darba devēja mobbings, tātad nevienlīdzīga attieksme. No pašvaldības tiek piedzīti 1500 par labu man, bet nekas jau pašvaldībā neizmainās. Tāpēc, ka tie paši darboņi, kas mani atbrīvoja un kas man tiranizēja manā darba laikā, viņi turpina strādāt. Vēl man pārsteidza, ka Saldu bija valsts kontrole, kura ir pierādījusi, ka Saldus pašvaldībā ir izsaimniekots 500 000 eiro. Bet cilvēki, kas to ir darījuši atkal, kuras pārvaldībā ir, ja mēs runājam par Saldus pašvaldību, viņi paliek savās vietās, viņiem nav pat aizrādījuma, nav pat runa par to, ka šo naudu viņi varētu piedzīt no cilvēkiem, kuri šo naudu ir izsaimniekojuši. Pašvaldība ļoti daudz tiesājas ar saviem darbiniekiem. Ne tikai ar mani, un visas tiesas izdevumus viņi pērk pakalpojumu no Rīgas, ļoti dārgu juristu, kur gan viņš zaudē tiesās, bet visu jau mēs atmaksājam. Nav jau runa par to, ka vēlāk tiek piedzīts no pašvaldības kaut kāds naudas izteiksme par šiem visiem gadījumiem. Izstāstiet dažos teikumos tiem skatītājiem, kas jūsu vēstuli nav lasījuši. Kas īsti notika? Jā, mana vēstule ir par manu, bet īstenībā par manu darba dzīvi uzrakstīta. Un vēstule ir adresēta tiem cilvēkiem, kuri varbūt ir nonākuši manā situācijā. Un mana situācija bija ļoti īpatnēja. Viss sākās pirms 15. gadā, kad manu vidusskolu, Saldus 2. vidusskolu, pēkšņi vienā dienā bez skaidrojuma deputāti pieņēma, ka tā būs pamatskola. Tajā gadā man bija ļoti daudz 9. klases skolēni. Es varēju veidot 2 10. klases, kuri vēlējās, un tiešām tādas stipras klases, kuri vēlējās palikt savā skolā. Un es aizgāju pie izpildirektora, pie pašvaldības vadītāja, jautāju, bet kāpēc, uz kādu pamatu? Atbilde bija ļoti vienkārša. Mēs esam pieņēmuši tādu lēmumu, deputāti ir pieņēmuši. Jūs esat izglītības vadītājs, pašvaldības darbinieks, jums ir jāizpilda lēmumu. Pilnīgi piekrītu. Man ir jāizpilda lēmumu, es to 23 gadus esmu darījis, bet man jautājums, kāpēc es iešu pie saviem darbiniekiem, pie skolēniem, pie skolotājiem, pie vecākiem un teikšu, kolosāli, mums 10. klases nebūs, dodaties tālajā pasaulē. Bet paskaidrojiet, kāpēc? Skaidrojumu nebija. Sākās diezgan tāda cīņa, jo skolēni, jūs zināt, skolēni vispār ir tādu domājuši tautu un jauniešu vispār. Un viņi atnāk pie manis un direktori, kā mēs tā padosimies?
Viņi uzrakstīja pilnīgi visur. Sūdzību, viņu lūgumu, mainīt lēmumu. Es gāju runāt ar pašvaldību, bet nekas nemainījās. Mēs palikām par pamatskolu. Tātad nākošajā gadā nevarējām uzņemt, bet vecāku, pedagogu un arī es parakstīju lēmumu. Mēs iesūdzējām pašvaldību tiesā. Jā, ļoti drosmīgi un pat laikā ļoti muļķīgi. Tāpēc, ka valsts šajā brīdī norobežojas un pasaka, tā ir pašvaldības skola, viņi atver skolu un aizver, likumā tā ir ierakstīts, pilnīgi pareizi. Un mēs tiesā zaudējām, augstākā tiesa noraidīja mūsu prasību, jo tas ir pašvaldības kompetencē. Un te es atkal gribu runāt par to pašu jautājumu, kāpēc pašvaldības jūtas varenāks par valsti, tāpēc, ka viņu kompetencē ir pilnīgi viss. Un tā sākās, un, protams, es nepadevos. Un tad es iesūdzēju pašvaldību tiesā par mobbingu, par to, kas tika 10 mēnešu laikā pret mani vērsts. Es to aprakstu savā vēstulē, es to negribu atcerēties un nenovēlu nevienam. Varbūt varat pastāstīt kādus piemērus? Piemēri man ļoti daudz, jā. Es tur rakstu par to, ka es rakstu paskaidrojumus gandrīz. Citreiz dienā man bija 2 paskaidrojumi, bija arī atvaļinājuma laikā. Un tad, kad es jautāju, parasti, ja cilvēks ir kaut ko pārkāpis, tev kā darba devējiem ir jāpaskaidro, kuru tieši pantu viņš ir pārkāpis. Bet Pēters Dubra, izpilddirektors, man liek rakstīt paskaidrojumu par to. Es viņam jautāju, vai jūs nevarat pamatot, kuru no darba likumu vai citiem pantiem esmu pārkāpusi. Un tad viņš man ļoti skaidri uzraksta, pamatojot uz to, ka izpilddirektors var izdot rīkojumus. Jūs rakstāt paskaidrojumu. Nē, pilnīgi piekrītu, viņš var izdot rīkojumus. Bet kā tas saistās ar mani, kuru pantu es esmu pārkāpusi? Un tad pienāca tā diena, 21. decembris, 15. gads. Es to ļoti labi atceros, kāpēc. Tāpēc, ka mēs ar skolēniem bijām pansionātos. Es pati katru gadu braucu. Skolēni ziedo saldumus pansionātiem, mums ir 2, un es pati ar skolēniem braucu sniegt koncertu. Un ļoti tāda emocionāla viļņa, un man viena kolēģe bija ļoti smagi slima, un pēdējais koncerts bija pie viņas mājās. Un es atbraucu, un 4:30 man zvana, ka man jāierodas Domē 4:30. Un mani atjaunoja darbā. Tiesa tikko pirmā instance, nekavējoties, mani atjaunoja darbā. Tas bija 16. maijā nākošā gada. Un tiesas lēmums skanēja tāds, ka 21. decembrī mani atbrīvoja un 22. decembrī mani paņēma atpakaļ darbā. Ja? Un tad es to savu atbrīvojumu ieliku internetā, nokopēju, ik viens skolotājs varēja to izlasīt. Jo manī radās protests un tas kapteiņa princips. Es gribēju, ja jau mana 2. vidusskola grimst, es gribēju aiziet ar godu. Natālija, kā jūs domājat, viss, kas sāka notikt ar to pašu vidusskolas likvidēšanu, pārveidošanu par pamatskolu, kam tas traucēja? Kāda ir jūsu versija? Kāpēc pēkšņi šāds plāns? Man ja tā gudīgi, man nav saprotams plāns šobaldienu, jo es sāku stāstīt, ka man būs pamatskola. Ja? Tātad februārī pieņemts lēmums, augustā es uzzinu, ka Saldus 2. vidusskola nebūs nekāda pamatskola. Bet augustā man paziņo, ka slēgs abas skolas, Saldus 1. vidusskolu un Saldus 2. vidusskolu, un veidos vienu plašu, lielu reģionālo vidusskolu. Iedomājieties situāciju, ka 2 gadus tev nav 10. klases vairs, jo mums sanāca, ka 12. klase bija pēdējais izlaidums, mums nav vidusskolas. Un tagad darboņi, deputāti paziņo, nē, jūs būsiet reģionālā vidusskola. Un, par ko tas liecina? Par absolūtu bezatbildību, par absolūtu nākotnes redzējumu trūkumu, par to, ka cilvēki nedomā soli uz priekšu. Kā? Un tagad tā nav nekāda reģionāla vidusskola, tā ir Saldus vidusskola bez cipara 2. Tātad tā ir vienīgā vidusskola Saldū. Valsts ģimnāzija veidosies Druvā, tātad uz laukiem tomēr, mēs gribam vai negribam atzīt to. Un ja es jautātu tagad
deputātiem, ko jūs ieguvāt no tā, ka jūs aizvērāt pirmo vidusskolu, aizvērāt otro vidusskolu, tad diez vai būtu kaut kāds aprēķins, jo šobaldien, piemēram, pirmais iepriekšējā sasaukumā es biju direktori, kad man augustā pateica, man pievieno speciālu skolu bērniem ar speciālām vajadzībām, Kurzemītes pamatskola. Augusta beigās, saprotiet, tad man jājautā, kurš no deputātiem domā par bērniem, jo īstenībā izglītības sistēmā nav galvenais ne direktors, ne skolotājs, bet galvenais ir bērns. Un kā bērns ar speciālām vajadzībām, kuram patiešām ir vajadzīga īpaša izglītība, jūtas otrā vidusskolā, kur nav ne telpas piemērotas, pat skolotāji nav mācīti, ja? Jo tā jau saucas īpašības speciālā izglītība. Jau 2 gadus viss šis te ilgst, var teikt, un droši vien, kad vēl tik ātri nemaz nebeigsies. Kā jūs šobrīd jūtaties pati savā pilsētā? Vai ir tā, ka esat novērojis, ka varbūt apkārtējie sadalījušies 2 frontēs, vai tomēr vairāk ir atbalsts, vai ir arī kaut kādas nepatīkamas situācijas tīri ikdienā? Man jāsaka, diezgan absurda situācija. Iedomājieties, cilvēku, kurš 33 gadus iet pa vienu ceļu uz skolu, un pēkšņi bums, tev šī skola vairāk nav, un tev nav darba. Ja? Un tev skaidri un gaiši arī definē, ka saldū tev darba nebūs nekad. Man gribas teikt, nevis nekad, bet varbūt kamēr dotā pašvaldība ir pie varas. Zināt, uz ielas es vairāk, kā lai saka, es sajūtu ārkārtīgi daudz atbalstu. Mums ir jāmācās lidot, lai mēs varētu lidojumā paņemt līdzi savus skolēnus. Ja? Jo, ja mēs paši nelidojam, tad mēs nevaram arī piedāvāt citiem. Ja? Bet mums bieži neatļauj lidot. Tā ir ne tikai pašvaldība, tā ir valsts, kas nogriež ar nazi algu tev citiem pa 20%, mums pa 60%, ja? Un tad tev jāizķepurojas ārā. Kā tu tiks ārā no šīs bedres, ja? Kurā tu esi naudas ziņā nospiests. Es rodu spēku savos skolniekos un vienmēr saku, ārkārtīgi barojos no labām ziņām. Un man viens tāds jauks piemērs. 16. maijā pagājušā gadā es lidoju no Spānijas, kur dzīvo mana meita, un es labu laiku pie viņas pavadīju. Un es satieku lidmašīnā vienu puisi, kas mācījies ar Saldus 2. vidusskolā. Viņš dzīvo Francijā, viņš lido uz Latviju. Un šķiroties, viņš saka, ko direktori es varu dot? Es jums dodu savu spēku. Un tas man ārkārtīgi aizkustināja. Man spēku dot mani skolēni. Absolventi, mazie skolēni. Man spēku dot tas, ka šī ir īpaša profesija, kuru tas izvēlējies.